Aglūnas novada sporta centra amatu sarakstiem. Lūdzu. Tā, jautājums arī bija skatīt sociālajā, kultūras jautājumu komiteja, arī finanšu komiteja. Un jaunu projektu sekojuši. Atbrīvot no Aglūnas novada sporta skolas direktora amata Olegu Komoru no 31.12.2014. gadā. Tātad sagatavot un nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrija Domas lēmumu saskaņojumu un saņemšanu nepieciešamus dokumentus par pirmo punktu. Trešais, tad apstiprināt Aglūnas novada sporta centra amata sarakstu ar atalgojumiem darbiniekiem no 01.01.2015. gadā. Ielūguma. Ceturtais. Apstiprināt Aglūnas novada sporta centra vadītāja amata Olegu Komoru no 01.01.2015. gadā. Un Aglūnas novada sporta skolas reorganizāciju pabeigt ar 1. janvāri 2015. Tā, lūdzu jautājumi juristam. Kas? Varam balsot? Kas par to? Jautājums ir tās juridiski pašlaik skola eksistē vai neeksistē? Pašlaik tātad reorganizācijas process. Tātad visas, mēs saņemam visus nepieciešamus saskaņojumus no Izglītības un zinātnes ministrijas, arī no Izglītības kvalitātes valsts dienestā, arī tika veikta pārreģistrācija valsts ieņēmēju dienestā, un faktiski tad mums jāpabeidz to reorganizāciju. Tā. Vēl jautājumi? Vēl jautājums juristam. Ja mūsu 10. punkts atbilst lēmumu projektam vai lēmumu projekts atbilst nosauktam par Aglūnas novada sporta centra amatu sarakstiem. Mēs par kādu atbrīvošanu runājam, vēl par kaut ko. Man jautājums ir 10. punkts un sagatavoties lēmumu projekts. Sakrit viens ar otru? Bija, sākumā nosaukt citas savādāk, varbūt ierakstīt. Bija par Aglūnas novada sporta centru. Sākumā. Vēl ir jautājumi? Lūdzu. Jautājums izpildu direktoram, ja? Kāda komiteja vai jūs personīgi izvērtējat iepriekšējā direktora atbilstību ieņēmumu amatam, ja viņu spēja turpināt, un ko mēs principā pašlaik mēģinājām sakārtot. Mēs mēģinājām legalizēt iepriekš pieņemto darbinieku, lai būtu tam darbiniekam atbilstošs nolikums. Ko mēs ar šādu lēmumu gribam izmērīt? Ja? Jo paklausot sociālo komiteju, sapratu, neviens tā nesaprata, kas būs ar to skolu. Skolas nebūs. Skolas nebūs, jā. Kāds labums, jā. Un viss, jā. Jūs neizvērtējat, jā, kā strādāja Oleks no februāra līdz decembrim, jā. Cik bija bērni, cik aktīvs viņš bija, cik viņš bija spējīgs attīstīt sporta skolu. Nebija laika, jā. Varat atbildēt? Izvērtēt, kā neizvērtējām, izvērtējām to. Tā kā mēs toreiz, kad tika pieņemts lēmums par sporta skolas amatu sarakstiem iepriekšējo reizi, es arī piedāvāju, ka tur varētu pilnīgi mierīgi iztikt ar pusslodzi direktoram, tomēr tika nobalsota pilna slodze. Tagad mēs atkal piedāvājam amatu sarakstos, tur ir pie finanšu komitejas klāt pusslodzi. Bet jūs izvērtējat viņu kā speciāliste, kā vadītāju. Jums ir tādas vienīgas tiesības, vēl Helēna un Osvalds var. Es prasīju mutiski izvērtēt tad, kad vēl bija sporta skola. Ja jūs domājat, ka nosaukuma maiņa dod kaut kādu priekšroku, man izpratne tad varbūt vajag atgriezties pie tā iepriekšējā gada, kad mēs pavisam runājam, vai tur vajadzīgs vadītājs, varbūt to ietaupīt naudu, ja tērēt treniņiem, benzīnam, kā es arī dzirdēju, ka Škeltova tur vētīja Afanasjos vai vēl pašvaldība tur pārvaldē. Varbūt tur ir labums, ja. Darbs sliktāks nebūs, ja, bet mēs reāli atradam naudu, lai stimulētu mācību procesu kaut kādu un tā tālāk. Pirmais variants mums bija kādreiz, es nezinu, kāpēc mēs tajā laikā noņemam to jautājumu. Ja,
tāpēc, ka direktora padome nebija saskaņota tas visa rīcība, jā. Ka mēs gribējām vienu momentu pievienot pie vidusskolas, jā. Nu, tas, kas notiek pašlaik, es sapratu, mēs pēc gada atkal atgriezīsimies pie jautājumu, jā. Kā dalīsim to sporta zāli, sporta centru? Kāpēc viņš ir jādala? Nu, tāpēc, ka izdevumi ir dažādi, jā. Sanāk tā, ka brauc ceturtdien internātu vidusskola, apkopēji strādā, kā centra apkopēji, jā. Apkopēji ir gan vidusskolas, gan sporta centra. Es saprotu, jā. Jā. Ko jūs gribējāt tagad ar to pateikt? Kāds jautājums konkrēti? Jautājums ir tāds, kas izvērtē, ka viņš var turpināt strādāt par vadītāju, un kas teica, ka tas variants, kas būs, ir labāks nekā tā profanācija, kas bija līdz šim brīžam. Jā. Pirmkārt, tiks ekonomēti līdzekļi uz puslodzi. Un komitejā šis jautājums tiek skatīts. Es dzirdēju, kā jūs tur apspriežat visu jautājumu. Jā. Jūs tā neatbildējat ne uz viena Feliksa jautājuma. Jā. Es klausījos to, jā. Manis tur nebija, jā. Mēs runājam par jautājumu un par to, kas šeit ir uz Jābūt stratēģijai, ko jūs tur gribat. Jūs gribat Komaram noņemt puslodzi, tas mēs atgriezīsimies pie tā jautājuma, ko mēs ar Feliksu. Kādreiz bija Urbanovičs, kuram bija puslodze, un viņš skaidroja, ka viņš nevar to vilkt garumā, tāpēc, ka naudas nav. Pašlaik ko mēs darām? Ja mēs vienu gadu maksājam lielu algu, un kad paprasījām atbildēt... Kas ir Krimans, laikam Krimans. Palasiet arī, tad paklausieties, kas vainīgs pie tās algas palielināšanas. Es vainīgs. Es ar vainīgu. Es vainīgs, i kas? Pagaidiet, Es cerēju uz savu to, lēmu ka- projektu dodiet. Dodiet, jā, Lūdzu, jā, paldies, jā. Es prasu, vai viss ir izvērtēts, jā. Tā reorganizāciju neveic neviens. Aglona atkal unikāla, jā. Mums nav ne biznesa plāna, ko mēs gribam. Tās debatas bez jēga. Bez jēga. Bez jēgas, tāpēc, ka es paklausīju, kā jūs diskutējat sociāla komiteja. Osvalda pavisam nebija. Tā. Bez jēgas. Jūs gribat legalizēt to, ko jūs gribat legalizēt. Viss, ir nolikums, kā jāvada sēdi un Tā, pieturēties. lūdzu, jūsu priekšlikums. Viss, paldies. Jā? Es sapratu, izvērtējuma nav, biznesa kaut kāda plāna nav, jauna direktora kaut kāda vīzijas arī nav, un deputātiem arī nav skaidrības, kas būs tur. Viss, paldies, man ir skaidrs. Jūsu lēmumu projekts. Paldies. Jūs apstrīdat šos lēmumu Es projektus. neapspriedu, es tikai pajautāju, vai bija veikts tas Sniedziet viss. savu lēmumu projektu. Es Jūs esat iesniedzu. deputāts, sniedziet, mēs balsosim par jūsu. Es iesniegšu, kad es gribēšu. Jā. Labi. Es iesniedzu, jūs kaut kā negribēt Jā. līdz sēdē novest manus lēmumu projektus. Jā. Lūdzu, vēl pārējiem deputātiem debatēs, kurš grib piedalīties, izteikt savu viedokli. Lūdzu. Par direktoru algu. Es i par bērnu centru uzskatīju, un šeit arī uzskatu, vadītājiem puslodze, tas nav nopietni. Ja mēs gribam prasīt darbu no vadītāja, piedod, tad būs puslodze, būs pusdarbs. Un ko mēs tad prasīsim? Tā. Tad šeit mēs neskatām to samulu. Nē, cik es sapratu, Kad skatīsim, tad ir balsots. Viņš jau nobalsots. Tas ir. Tā. Apstiprināt centrāmatu sarakstu ar atalgojumiem darbiniekiem. Pielikumā. Tā, lūdzu, pārējie deputāti, varbūt cits viedoklis, skatīts, tas jautājums bija gan sociālā, gan kultūras. No sociālās un kultūras komitejas šis jautājums tika bija virzīts uz aizmirstu par to dotu telefonu aizmirstu. Bija skatīts finansu komitejā, ja? Nezinu, ja ir priekšlikumi, lūdzu, ja jums ir priekšlikumi uz citu lēmumu projektu, es pieņemšu, lūdzu. Ir citi lēmumu projekti piedāvāts. Es saprotu, Reščenko, jā, es piedāvāju pilnu slodzi vadītāju. pilnu slodzi.
amatu apraksts un viņa pienākumi uz pilnu slodzi, viņš tik tiešām būs aizņemts visu laiku. Tā piedodies, bet tas ir mūsu darbs nodarbināt un dot viņam uzdevumu uz pilnu slodzi. Vai tas centrs strādā ar pilnu slodzi, nevis uz pusslodzi? Tā, lūdzu, nākošais vēl kas ir piedalīties. Te jūs lēmumu projekts jums ir, jā? Pret kuru punktu jūs iebilstat? Pret trešo? Es saprotu, jā? Pret trešo? Vienkārši tad balsojam atsevišķi par punktiem. Labi, balsojam atsevišķi par punktiem. Ir vēl kādi piedāvājumi deputātiem? Nav? Tātad varam balsot, pāriet uz balsošanu. Tātad pirmais atbrīvot no Aglonas novadas sporta skolas direktora amata Oligu Komaru no 31.12. Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Pret Krimāna kungs. Otrais sagatavot un nosūtīt izglītības zinātnes ministrijai domas lēmuma saskaņojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus par pirmo punktu. Par? Pret? Pret Krimāna kungs. Trešais apstiprināt Aglonas novadas sporta centra amatu sarakstu ar atalgojumiem darbiniekiem. Tātad pielikumā bija skatīts divās komitejās. Tātad, kas par? Šeit ienāca Balsojam par šito. Es vienkārši būšu pret un es nekā. Igora priekšlikumu jā. Nu labi, lūdzu, balsojam par to, kā Igors ierosina pilnu slodzi tieši amatam, sporta centra direktora amatam. Kas par to lūdzu balsojam? Par? 1. Pret? Atturas? Tātad atturas pārējie visi? Vai kurš pret bija? Pret? Krimāns pārējie atturas. Tālāk nākošais, tātad apstiprināt Aglonas novadas sporta centra amatu sarakstu ar atalgojumiem darbiniekiem. Kas par? Par? Pret? Pret Krimāns un Reščenko. Pārējie par. Tālāk, 4. Apstiprināt Aglonas novadas sporta centra vadītāja amatā Olegu Komaru no 1.01.2015. gada. Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Pret Krimāna kungs. Tālāk nākošais Aglonas novadas sporta skolas reorganizāciju pabeigt 2015. gada 1. janvāri. Kas par to? Par? Pret? Krimāna kungs. Nākošais jautājums par zīvu nozveju.